Allah! Stop, kaptein! Tur cirkāns vai paraugu! Kas jums tur ir? Noskrien rovēs, te paskaties! Ūdens! Ūdens līdz kojām! Gundar! Vai tu to nesaproti? Nesēdi, ej palīgā stepam! Kapteini, rādio taču tev darbojas. Visiem, kas mani klausās. Runā Albatros. Lūdzam palīdzību. Grimstam, vai mani dzirdat? Albatros lūdz palīdzību. Grimstam, vai mani kā dzird? Albatros grimst. Mēs atrodamies 64. kvadrātā. Albatros lūdz palīdzību. Mēs atrodamies 64. kvadrātā ziemeļu austrumu stūrī. Vai mani tiešām neviens nedzird? Vilni. Četrdēļ kreisajā pusē. Vēl pāris minūtes un... Kas es par pelnētāju saviem 9 pūdiem? Ansi! Ansi! Ko tu brīnies, stulbeni? Mēs taču ejam dibinā! Ir jāpeld! Es palikšu te. Tūlī būs kuģis. Es izsaucu. Man izdevās izsaukt. Tu melo! Tas taču ir ārprāts gaidīt nāvi kā aitām. Nekur tu nelēksi! Man par tevi jāatbild! Vai nu visi, vai... Tu domā, mēs negribam savas sievas! Es esmu kapteinis! Es tev aizliedzu bēgt! Tūlī būs kuģis! Atjēdzies, kapteini! Es negribēju uz jūras. Gundar! Pavasarī es būtu aizgājis krastā. Es Gundar! visu zināju. Gundar! Nē, liec mani mierā! Liec mierā! Varbūt kāds kuģis! Gundar! Laid mani vaļā! Laid vaļā! Veči! Nu, saņemās, veči! Aiziet! Ansi! Lec! Aiziet!
Tur nu nav nekāda gaisa. Tur cilvēks staiga, ka tad mērkas un galā nekad nevar paredzēt, kas tur notiks. Kas tur ir tā kā? Nāc mājā, nāc. Opa. Un ko tu step tur guli? Kad citi iet uz ostu. Tev naudiņīs, ko tad tu darīsi, ko? Tad tev nebūs vairāk maizītes, ko ēst, ko? Vai, tas nav labi, tas nav labi. Opa. Nu, tad paskatīsimies, kas te var būs. Viena kabata tukša, nu jau un otrā ar nav nekā. Nu, ko tādu draņķi met jūrā ir? Vai tu nevarēji kas gadīties, jā? Nav laimes vecam puikam. Neiet nekā, nekas, steigā. Ildo! Aizej uz bodu, man gribas alus.
Tikai alus. Ko tu neprasi, kā man gribas? Kinas zvaigzne. Kad tu beigsi to stepu mocīt, ko? Ļauj taču vīriņām arī jūriņā pašūpoties. Vai tu arī nāksi? Ejam. Ilma gribās alus. Nemēls. Ak, Dievs, Step. Un neko citu pa šiem 8 gadiem tu neesi izdomājis. Nu, beidz muļķoties. Lien laukā. Ērika. Kas tad ir? Un tas ir lielais Steps. Aizdervē, paslēpies kā. Ērika. Ērika, man tev... Labi. Tu aizvi līdz Nordiem. Vecais būs nokūpinājis zušus vakaram. Labdien, Anna. Steps? Labdien. Nu, vienreiz atnāci. Es gan šoreiz... Es to domāju lopu. Patiesību sakot, šoreiz pie vecā Norda. Nāc pieturi. Labi. Vai dieni, tev jau tas striķis te galīgi vaļā atnācis. Nu, kas ir? Oi, tā, nu, gan tev ir aita, nu, pagaidi. Tā. Nu, labi. Man jau tikai tās kušķīs palicis. Tas ir labi, Step, ka tu atnāci. Nu, ko es sievišķis tagad mazajiem, lai pastāstu? Ne man tās saprašanas nekā. Un kā iesākam par to runāt, tās lapjums acīs un... Rīkle ciet. Nepaiet jau tāda diena, kad nepieminētu tēvu. Viņš mūs visiem kā dzīvs. Es jau sen taisījos pie jums atnākt. Vai nu es nesaprotu, Step? Tu jau man nemaz neesi prasījis, kā tas notika. Nu, gan jau. Kad sirds būs nomierinājusies? Jā, un Ērika. Ko Ērika? Nu, prieks, nu. Viņai tiek tagad prieks par tevi, nu, ka tu... Ak, tā. Nu jā, un tagad tu domā, jūs visi tagad domājat, saka, kas te Ērikai nekaiš citiem bēdas, viņai vīrs pie sāniem. Nu, par citiem es nezinu, bet es reizēm tā domāju. Nu, bet kā tad citādi? Bijusi viņa manā vietā, viņa jau domā tāpat. Bet tas jau nav skaudības dēļ, Step. Un par tām bēdām... Mūsu Ansis bija zvejnieks. Un piedzēries šofers viņu nedrīkstēja sabraukt. Un ja puikas kādreiz gribēs iet jūrā, tu domā, ka es viņiem aizliekšu. Anna, bet tev būs tagad... Es tev varētu šo to palīdzēt. Ansis bija meties uz dēliem. Skaties. Veseli 4. Un 5. arī būs dēls, par to es esmu droša. Ansis zināja, ko dara, kad likās man blakus. Tas ir mūsu kapitāls. Tev būs grūti, Anna. Es tev patiešām varētu, kā saka... Ansis mūs neviens nevar atdot. Un ar pārējo mēs paši tiksim galā.
Vīri gāžot Vimbas krastā, vai tu vari uz to mierīgi noskatīties? Paklausies, Anna. Kā tev liekas? Tavs Ans. Nu, ja viņš būtu izkūlies, viņš iet atkal jūrā. Ansis bija zvejnieks. Tā tad ietu. Arī tu iesi, Step. Tu jau zini, ka tas nav Vimbudēja. Tu jau pats zini, ka tas ir pavisam kaut kas cits. Un tev nevajag veltīgi sevi tā mocīt. Nu, lēnām, netrako. Lēnām. Dod, stop! Malacis. Lūdzu. Nu tad beidzot. Jo, Vilār, augsta laima un prieka. Mana mīļā mazskundze, daudz laimes dzimšanas dienā. Paldies. Tas ir labi, ka tu smaidi. Sieviete, kas smaidi savā dzimšanas dienā, vēl nav veca. Tā, un tā ir mana privāta šofere Fannija. Priecājos. Nu, sieva viņa man vēl nav, bet zin kā dzīvē, viss plūst, viss mainās. Nu, labi. Kā saka, man Ziedonis nepārtraukti nenorīt. Nāciet. Pagaid, tas vēl nav viss. Vai labi. Vai paldies. Nu, ved mūs iekšā. Nu, nāciet, nu. Lūdzu, nāciet iekšā. Iekārtojieties, jūtieties kā mājās. Bet tu lozu un galvinu lūdzu noņem nost. Vai, bet tas taču ir tik jauki. Šogad tu atkal paliec 5 gadus jaunāk par mani. Nu, kolosāli. Kolosāli. Ar tādu galvu varētu strādāt avīzē. Es tāpēc par Stepu vienmēr esmu teicis tā. Ja Steps ko dara, tad viņš zina, ko viņš dara. Nu, paklau, kur ir tas tavs jūras laupītājs? Faņi mirst nost, es nepacietības viņu ātrāk ieraudzīt. Vannas istibā ir silts ūdens, pēc ceļa putekļiem, es domāju. Ā. Albin, nu tu taču te visu zini, nu? Nu, labi, aizdīsim un ieliksim to bērnu vannā. Vai kas? Jālās, kur tas Steps kasās tik ilgi. Tādā laikā grūti plānu izpildīt. Nu, pareiz, bet uz Džordža šeit ir viens tāds BMRT. Nozvejo vairāk nekā viss zvejas kolhozs tupelis kopā. Jūs kaut ko no zvejošanas saprotat? Jā. Paklausies, Faņa, es būšu beigts. Ko tad jūs saprotat? Ļoti daudz. Tas ir mans pienākums. Jūs esat no ministrijas? Nē, es esmu Krastupes kolhozs priekšsēdētājs. Ko, jei, Bogu? Pustopu, tu arī balsoji par šo progresīvo inteliģentu. Lūdzu ciemiņus pie galda. Nē. Es vispirms apsolīju savam bērnam parādīt mūsu varoni. Puikas, nu, bet lai būtu tā, kā mēs norājam, ja? Nu, puikas, tagad esam izdarīdā no stājušies. Rīzē ievelkam elpu, sagatavojamies un... Sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, lai dzīvo, sveiks! Sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, lai dzīvo, sveiks! Sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, lai dzīvo, sveiks! Tikpat droši, ka viss iekšā uz priekšu. Labvakar. Nu, redz, ka nāk lielie dziedātāji. Vai dieniņi patiešām viss ir sanākuši? Nu, sveiciens visapkārt. Nu, nevajag sēdēt uz akas. Vajag taču iet iekšā, vai tas aizies nemaz nav iekšā. Nāc tik iekšā.
Paņā! Sveiciens priekšstādētāji. Nāc, es tev parādīšu to veco jūras vilku. Daudz laimes, dzīves. Nāc un nobučo viņu, cik tur trūka, viņš nekad vairs nebūtu sajūts, kā smaržos sievietes lūpas. Nu, apčo fāņu to veco jūras vilku. Nu, fāņu, es tev lūdzu, nu. Ai, jā. Es pirmo reizi mūžā esmu uz laukiem. Visi cilvēki te ir tādi nopietni un mīļi. Es gan nekad nespēju būt nopietna. Es vienmēr esmu iemīlējusies. Es mīlu cilvēkus. Un mūsu grandiozo dzīvi. Vai tas taisnība, ka jūs nēģus makšķerējāt ar vilnas cimdiem? Tu dzirdēji? Tu taču nedusmojies, ka es atvedu tos puikas. Albīna! Man viņiem gribējās sagādāt prieku. Albīna, ja tu pats nedzirdi, tad neaizmirsti citus. Kā, vai teviņ, es neaizmirstu? Tu vai, mamā, kas te tevi saliecā? Ai, priekšniek, man vajadzētu jūs glābt. Ir jau vēsas diezgan, ir labi. Pietiek slavināt jubilāru, man māsa vēl nav nekāda veceni. Es pats ir glāsts par stepu. Par to, ka ments negrauž viņa klasisko degunu. Pro. Heidat. Nu, Stepu, gan es derēju, ko. Padomā nav vien limonādi. Tu stūķē tik tos guļus, pārlīt pēc iespējas vairāk. Vienreiz uz laukiem tikus, taču svaigais tos vitamīns. Jā. Eju līdī nav jāsaudzē. Pārējais Step ieraujiet dubult mērla iekšjūt. Tu, Step, tagad izstāst, kā tā jūs tupelīs nogāja dibenā? Nu, es saprotu, bija lēdus, bet kā tu īsti ķeprojies? Bet te 3. Es varu galvot, ka viņi kojās šņāc. Tas ir kolosāli. Step, jums bija ļoti augsti. Tu zini, Step, taisnība ir tai vecajai latviešu tautas parunai. Kad šnabs galvā, tad prāts tu zini, kur. Nu, izstāst, Step, kā tur īsti bija. Un ja nu viņiem visiem 3 palika mazi bērni? Eju, Step, vecais, tu neesi ieķērs pa daudz ko? Steps nav piedzēries. Par albatros jums nav nekāda daļa. Tā ir mūsu darīšana. Es pats ir glāzis par to, lai Steps drīzāk atgrieztos mūsu pulkā. O, priekšniek! Pārreiz, Step, citā tu staigā, kā tāds dievu nepieņems. Albīna, tu liec viņu mierā. Ko tu liec viņu mierā? Ko tu zini par jūrnieku dzīvi? Es, piemēram, 4 mēnešus nodzīvoju uz Džordža sēkli. Step, tu piecelies un pasaka, ka īsti jūrnieki nevēl nebaidās. Maini. Puikas, es apsolīju mammai aizvest jūs uz mājām. Paldies, labvakar. Alaukar, ejiet vien, bērni, ejiet vien. Stepai, tu rīt es ļoti aizņemts. Man vajadzētu tik līdz pilsētai. Step, tu vari? Step. Nu, labi. Kāpēc nejavajag? Nē, tā nav vairs dzīve. Man ir apliecis viņu pierunāt un vārdot. Mēs visi strādājam, visi kaut ko darām. Nu, ko tu runā? Jums ir viegli runāt, bet man ar Stepu. Nu, ko tu skaties, kapteiņa kundze? Vai es tev vīru noslīcināju, vai es vainīga Steps palika dzīves? Ņem viņu sev, jo tu vari ņem. Tikai vēl tu tagad no Stepa ko gaidi. Erika, es tavā vietā nebūtu tik dūmja. Ar labu nakti. Ar labu nakti, ar labu nakti. Nu, neflamējies, Maršal. Mieru, tikai mieru. Džordžs Sēglis. Nu, beidz te slapināties, beidz. Jefiņš. Ne jūrnieks. Tādu kā viņu, es savu kalnu nemainītu pret vienu Stepu. Paklausies pustop. Strīpiņš uzšūs, mērkaļs. Mērkaļs un vairāk nekas.
Paklausies tu! Es uz tev cietā pauru malku var skaldīt. Paklausies pustop, tu tinies uz mājām, ja? Tinies projām! Zinu, ko es tev pateikšu. Abi jūs esat vienādi. Kā viena zvejnieka sieva par savu vīru. Mērkaģis to Tinies projām tu! Mājā! Iznāc ārā! Ej, mājā! Muti tu tūri! Mērkaģis! Mājā, beidz! Ērika. Ērika, es laikam vairs nekad neiešu jūrā. Es nevaru. Es nevaru. Varbūt tās ir bailes, es nezinu. Un vēl man tev ir jāizstāsta. Viss, kā tas bija. Simtām reižu esmu no sievām jau to dzirdējusi. Ērika! Ērika! Man tev ir jāizstāsta. Man tev ir jāizstāsta, citādi atšķiršana vairs nav nekāda dzīve. Jā, Step. 4 mēnešus ir izpūties, Step. Cilvēks smējas, tā vairs nav dzīve, Step, man ir kaut kas. Tā vairs nav dzīve. Ērika, nu es saprotu, ka tā vairs nav nekāda dzīve. Ērika, nu nevajag. Ērika, nu es mēģināšu, nu. Labrīt. Labrīt. Tu varēji braukt mums līdzi? Brauc vien. Nu, neāksties. Ej, saģērbies un braucam. Saģērbies un braucam. Brauc, Step. Vismaz vienu dienu tu būsi citos cilvēkos. Step, iedod man pabraukt. Nu, labi. Lai notiek.
Step, mums ir jāparunājas. Mums? Par ko? Es ilgi gaidīju šo dienu, kad tu vēl nekā nenojauti. Kad Arnolds vēl bija dzīvs, un kad tu ziemā viens pats izpildējis, saprat, ka tas ir mans liktenis. Erika tevi nemīl. Viņa tevi nesaprot, Step. Step, tev neviens nav. Tu esi dūla. Labi. Labi, ja tu nevar aiziet no savas Erikas, tad tu nāks pie manis. Tu nāks vienalga dienu vai nakti, kā tu tikai vēlēsies. Step. Janīna. Step, es darīšu absolūti visu, ko tu vēlēsies. Janīna. Step. Janīna. Step. Janīna, nu Brauksim ko tu... tikai projām no Krastups, es tev lūdzu. Janīna! Es tev lūdzu. Vai tu gribi dzirdēt Arnolda pēdējos vārdus? Viņš teica, es palikšu te, viņš teica, bet nedomā, ka tu savu Eriku mīli vairāk nekā es savu Janīnu. Bet ko tu darīji? Es? Jā, tu ielici višņu putrā un izpeldēji. Bet Arnolds palika. Arnolds palika tāpēc, ka viņš neprata peldēt. Tu melo. Viņš neprata peldēt, viņš tagad tāds kaķis. Viņš baidījās no ūdens. Zini, ko viņš teica savējiem? Viņš teica, vīri, mēs turēsimies līdz pēdējam. Bet pats viņš tikai trīcēja par savu dzīvību. Tāpēc, ka viņš bija zaķa pastalu, Step, un es viņu nicināju, es viņu ienīdu par to, saprati? Tu melo. Gulēdams pie manis, tu būtu zinājis, kas ir sieviete. Brauc. Nu, brauc prom! Brauc pie savas Erikas vienalga, kur brauc! Brauc prom! Brauc tūlīt! Brauc! Sveiki, Step! Sveiki! Līdz šai dienai es nezināju, ka dāmu sabiedrībā esmu tik populārs. Es to zināju jau sen. Nu jā. Citi jau vienmēr zina par mums vairāk nekā mēs paši. Uz kurien tad brauksim? Uz priekšu, Step! Viss jau ir ļoti labi, bet tev jūs tomēr nepateiktu. Kas es esmu? Urzula. Kad es vēl mācījos Krastups skolā, daudz meitenes uzskatīja jūs par pašu vīrišķīgāko vīrieti mūsu ciemā. Vismaz šajā ziņā izrādās mums visām bijusi taisnība. Kas izrādās taisnība? Par vīrišķīgu. Es visu zinu, Step.
Atvainojiet. Mēs tuliņ spēlēsim jūsu. Lai jūs nebūtu ar mieru. Vai var palūgt? Jā. Jā, kafiju un konjaku mazliet. Bet varbūt Krastupas skolniecei arī ko stiprāk. Paldies, tikai kafija. Un tad tas ir viss. Jūs nebaidāties iedzēst braukt ar mašīnu? Es pietiekoši esmu baidījies no visa kā. Jūs? Jā, jau bērnībā es baidījos kāpt uz jumta. Kad puikas rāpās kokos, es bēgu mājā. Pēc tam vēlāk es no daudz kā iemācījos baidīties. Nu, bet no manis. Jūs taču nebaidāties? Kad es uzzināšu, kas jūs esat, tad viss būs kārtībā. Labi. Es pamēģināšu. Es drīz būšu atpakaļ. Tikai neaiziet stepu. Es jūs ļoti lūdzu. Sveiks, Step! Sveiks. Jā, man pat prātā nenāca, ka tev ir tāds ķēriens. Erika kūpinētā vai reņģīts, bet aizvarēs. Erika šogad paliek 5 gadus jaunāk. To tu vismalki izdomājis. Nu jā, bet Urzulē vēl jaunāk. Tu viņu pazīst? Netālo muļķi, Step. Dzer. Nē, paldies, es nedzeršu. Es dažu labu meiteni tā es palaidu garām. Tāpēc man ir princips tādas lietas jādara skaidrā prātā. Tev ar Urzuli citādi. Tu ar to savu slīkšanas iesits pamatīgi kapitālu. Sevišķi pie dāmām. Paņi kā bez prāta pēc tevis. Tagad Norda Urzula. Gundara māsa? Nu jā. Tikai Gundaram neizdevās izpeldēt. Jā, es nesaprotu, kā viņi ar tevi var. Līdz šim te viņu uzskatīja par kārtīgu meiteni. Aizvāciet šito riebekli, citādi es viņu... Sēni te pie mums tā nav pieņemts. Aizvāciet. Tūlīt dziedās Urzula, bet tavu dziesmiņu ir nodziedāt švāģeri. Good night. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh, woman, oh, keep me so mean, very mean, so woman, there I wear they say. I get skip, you say so. I have to brag with the loud and go. That's right! Riedes sakne, kas naktī pārtrūks, kā zelta dzīsla, kā zelta ādere, būs priedes dzīve un tava dzīve uz mūža svāriem,
kas mirkļus svēr caur melnu dzīli, caur baltu smilti. To zelta mirkli, to paņem vai smagā bēda tev paies garām, vai smagā bēda tevi vēl ķers. Vienalga krastā, vienalga jūrā, kāds tavu mūžu uz svariem svērs. Caur melnu dzīli, caur baltu smilti, to zelta mirkli, to paņem Es jums gribēju sagādāt prieku. Paldies. Varbūt jūs esat laba meitene no dzīves. Es daudz ko saprotu, Step. Gundaram šī dziesma būtu patikusi. Viņš ļoti mīlēja jūru. Man liekas. Jā. Mīlēju jūru. Es šovakar braucu uz jūsu mājām. Varbūt kaut ko pateikt vecajam Nordam. Steps? Jā, es tev negribēju traucēt. Es tūlīt braukšu prom. Nekas noticis? Nē, nekas. Ar labu nakti. Ar labu nakti. Labvakar. Labs vakars, Nord. Ienāc pie manis uz brītiņa. Labi. Nāc iekšā. Apsēsties. Ak, vai. Es visādi pa šito laiku esmu izdomājies. Tu jau zini, par ko es runāju. Jā. Es esmu viens palicis. Urzuli jau neskaidās, viņa ir sieviete. Māte nebija priecīga, kad Gundars nāca pasaulē. Mēs esam pārāk veci, viņa sacīja. Mums iznāca citādi. Tev nav kāds papīrs. Ir cigaretes. Bet cigaretes neesmu jau nekāds pīpams.
Jā, tā. Āta teica, jāsteb. Jā. Es te par Gundaru ieminējos. Nu, kā viņš tur to nakti? Vai viņš nepalika par lupatu? Gundars, tu prasi. Ja nebūtu bijis Gundara, kad sāk nākt ūdens, Gundars uzreiz metās rūmē. Nevienam citam tas neienāca prātā. Ja Gundars neizmest no Kubrika tās glābšanas jostas, tad nebūtu viņš tik daudz noņēmies ar visām tām lietām. Tas dūlais puika gribēja uzlikt plāksteri. Tad laikam jau. Nu, kur tu viens tādam loham uzliksi plāksteri? Nu, bet kāds viņš tā? Viens pats? Es jau teicu, mēs visi bijām tā kā apstulbuši. Blūms šāva raķetes, Vākans. Jā, Vākans gribēja palīdzēt Gundaram. Un tad tas notika uzreiz. Jā, redz, kā iznāk. Viņš negribēja iet jūrā. Kā apdauzīts bija. Var jau būt, ka kaut ko nojauta. Urzula domā, ka Gundaram jūra patikusi. Nav tiesa tas viss Urzulas pasakas. Gundars no jūras bēga. Piemetas cilvēkam tāda baile. Ar prātu viņš saprot, ka baidīties nav no kā, un tomēr baidās. Citam tā ir tumsa, citam vientulība kā nu kuram. Ir tādi, kas nevar uzkāpt mastā, baidās no augstuma. Kā nu kurš. Gundars baidījās no jūras. Es tev ticu, Step. Nevienam citam pat nebūtu ieprasījies. Labi, ka līdz beigām Gundars visu saprata. No viņa būtu iznācis vīrs, Step. Jā, Nord. Es domāju, ka būtu. Par labu nakti. Nākošreiz, kad atnāksi, mēs iedzersim šņābi un runāsim par kaut ko citu. Labs ir, Nord. Stef, tu zini, ka es biju kļūst vienkārši traka. Stef, es domāju, ka tev viss jau ir vienalga. Godavārds, es domāju, ka tev visas manas pūles iekārtot mūsu dzīvi ir kļuvušas vienaldzīgas. Man likās, ka tu esi slinks. Ka tu negribi strādāt godīgu darbu. Man bija kauns, ka es esmu tava sieva. Jā. Godavārds, es nevarēju cilvēkiem acīs skatīties. Visi siems taču par to vien runāja. Un es tiešām domāju, ka tu esi glābis tikai savādu un pamets draugus nelaimē. Ak, es muļķe. Es te visu būtu pārdevis, aizbrauks pie mammas un nekad nebūtu atgriezies. Vai tu saproti? Stef, es to būtu izdarījis. Es to izdarītu, tici man. Būs jau labi. Stef, es padomāju, ka tu aizies pie tās Janīnas. Stef, es zinu, ka atkal viss būs labi. Es varēšu tev atkal gaidīt, Stef. Stef, te vispār ir taisnība. Dzīve bez bērniem arī nav nekāda dzīve. Sveiks, Stepo! Sveiks. Sveiks. Piemeties kaut ko. Priekšsēdētājs teica, lai mēs mazliet pagaidot. Kāpēc? Vai es varu zināt. Mums tāds maz darbiņš. Tu nenāksi?
Rāpies augšā, rāpies augšā. Ejam, eķi. Ko tu saki par šito? Par ko? Par šito. Vīri tev gaidīja, un tad kādu rītu šis te uzradās. Bet ne jau katrs savu kapakmeni var noslīcināt jūrā. Vīri ķerās klāt. Ķerās klāt, veči. Reize! Tagad piesēžam un ieņemam vienu paudu. Tagad pie ostas vārtiem tai plakātā jūra mana. Jūra! Steidzos katru rīt, manāc kāpās pretim, mani sagaidīt. Vēl tādu izdomājis gan. Šē. Tu zini, mūsu priekšsēdētais Kvelde, dievkociņš, gribēja to tavu akmeni iemūrēt savus vasarnīcas pamatos. Patiešām. Jūra. Botaniker, tu neguli. Ko tur? Tev apzaksta, tu redzēsi. Lai sok. Lai sok, jā. Nu, ko čurni? Ko čurni? Jābrauc ārā jūrā. Nemuldī. Nu, kāpēc man jāmuld? Kāpēc jāmuld? Stepam jāiet ģēt uz kantoru. Man jābrauc jūrā vecam vīram. Ko tu darīsi? Krastā nav neviena cilvēka. Nu, kas tas ir bet cilvēks brauc jūrā? Tā tikai tāda mērķi. Kāda tā? Nu, es viņam parādīšu. Pagaidi, Step, pagaidi! Pagaidi, Stepu! Es viņam parādīšu. Es tam dievkociņam parādīšu. Labdien! Sveiks! Nāc, Step! Iepazīstieties! Labdien! Ak, tad tāds jūs izskatāties, biedra Stepiņa. Esmu par jums dzirdējis. Ļoti patīkam, biedra Stepiņa. Mans uzvārds Lauva. Ministrijas flotes kapteinis. Sēdies, Step! Es jau nosmērēšu tavus ministra krēslus. Sēdi droši. Es vienreiz visu šo butforu izsvedīšu pa logu. Godvārds, es to izdarīšu. Nu, kā jūs jūtaties, biedra Stepiņa? Paldies, labi. Vai pa šiem mēnešiem labi atpūtāties? Ko viņam no manis vajag? Nu, tā jau ir vīra valoda. Tātad īsi. Pirms 2 nedēļām ūdenslīdē nogāja lejā apskatīties jūs nogrimušo kuģim. Pirmkārt, mēs cerējām atrast noslīkušos zvejniekus, tā varētos cilvēcīgi apglabāt. Otrkārt, apskatīties, vai jūsu kuģīte nav iespējams izcelt. Tas izrādās ekonomiski neizdevīgi. Kas nav izdevīgi? Nav izdevīgi apglabāt cilvēkus? Es domāju kuģim, bet cilvēkus ūdenslīdē neatrada nevienu. Kādas ir jūsu domas, kur tie varēja palikt? Par Ansu es jau stāstīju. Bet tie 2? Es nezinu. Varbūt Virpulis viņus aizrāva līdz, kad kuģis grima. Es nezinu. To arī es kādas 4 reizes pārpeldēju pāri tai vietai, bet tā arī... Piedodiet, bet kāpēc tad jūs tas Virpulis? Tikai lūdzu saprotiet mani pareizi. Es negaidīju, kamēr kuģis aiziet dibenais ieliec jūrā pirms tam. Bet pārējie? Tikai lūdzu padomājiet. Man nav ko domāt. Vai pārējie tajā brīdī atradās uz klāja? Jā. Visi? Bet Gundara Norda tēvam jūs esat stāstījis, ka viņa dēls tajā brīdī strādājis zivju rūmē. Gundars bija rūmē, viņš vēl gribēja kaut ko glābt.
Pēc avārijas jūs vēl paskaidrojumā par to nemanījāt ne vārda. Es to atcerējos tikai vēlāk. Ja Gundars Nords būtu bijis zivju rūmē, ūdenslidēji būtu viņu tur atraduši, bet viņa tur nebija. Es nezinu. Cilvēki šādos gadījumos parasti turas cits pie citam. Es nezinu, kā tas ir parasti. Man tā bija pirmā reize. Un jūs nobijāties. Pametāt darba biedrus. Gundars Nords bija jauns puisis. Pēc jūsu vārdiem spriežot, viņš gribēja glābt kuģi, bet jūs... Vēl klausās. Cik ilgi mēs gaidīsim? Veldes sūti stepu šurp! Es tev iedevu botāniķeri. Es saldu vēl to botāniķeri, man vajag stepu, saproti? Tu zini, kā cilvēkam tagad ir ap dūšu. Pustab, Ko? Step šovakar jūrā neies. Šokar ne, bet rīt. Pagaid, Step. Arī rīt Steps jūrā neies. Vienreiz lieta ir jānoskaidro. Nedaudzies, Pustab! Neiet jūrā! Step, es taču tev redzu cauri, bet skaidrībai jābūt. Citādi es nevaru tevi jūrā laist. Viedrlau, es jūs pavadīšu līdz mašīnai. Step, tu man pagaidi. Uz redzēšanos, Viedrlauva. Pagaidi, Step. Iesim iekšā, parunāsimies. Nav ko runāt, tu jau man visu pateici. Es šodien sarunāju daudz ko lieku, bet ja tu katru reizi runās pavisam ko citu, man būs grūti par tevi cīnīties. Kas nu tu par cīnīties? Kāpēc tu šodien meloji par Gundaru? Tas ir donkihotisms. Veco Nordu varēja nomierināt pavisam citādi. Tādēļ jau nevajag rakt sev bedri. Ej mājās, priekšsēdētāji. Citādi tu dabūsi sev pirkt jaunas brilles. Es nebaidos, bet patiesībai jābūt. Patiesībai? Patiesība ir tā, ka es sev pa nelēm esmu palīdzis dzīves. Bet dzīvam būt tas nemaz nav tik viegli. To tu vari man ticēt. Bet tāpēc taču nevajag padoties, Step. Ja vajadzēs viss mūsu kolkos. Kā tad? Visi pārstās pelnīt naudu, lai aizstāvētu cilvēku, kurš savu dzīvību glābdams nenoslīd kopā ar citiem. Tu te vēl esi jauns un muļķis. Es nebrīnīšos, ka kādā jaukā dienā arī tev nolauzīs sprandu. Tu domā, es neredzēju, kā tu trinies uz tā savu priekšsēdētāju krēslu, kad rīģenis sāēdies. Kas noticis, Step? Nu, apsēdies. Es atnācu tev pateikt, tu neņem vērā tās cūcības, kuras es tev pirmīt sarunāju. Tu jau esi lāga zēns, bet varbūt tiešām ir tādas lietas, kuras tu nesaproti. Un tāpēc es atnācu tev Zvani Ērika, meklēji. Tas ir pats grūtākais gājiens, to es atstāju pēdējo. Es tevi pavadīšu. Nē, te man diemžēl neviens nevar palīdzēt. Redz, tu saki, mēs visi kolhos, mēs visi kopā. Bet ir jau sasodīt daudz lietu, kuras jādara pašam. Pats grūtākais vienmēr paliek pašam. Ērika, tas jau vienīgais, kas man vēl palicis.
Erika! 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 Step, tu savus draugus esi pelnījis nelaimi. Tu glābi tikai savā. Man ir kauns, ka es esmu tava sieva. Es nevaru vairs cilvēkiem acīs skatīties goda vārds, Step. Es aizbraucu pie mammas un nekad šeit vairs neatgriezīšos. Nekad, Step. Reibs galva, ko? Jā, lai te strādātu, vajadzīgi nervi. Emocijas jāatstāja te apakšā. Es tur augšā šampānieti esmu dzēris, kad vasarā gaili likām laktā. Jūs sakāt bez emocijām? Un cels nervi. Es esmu izlēmis. Es strādāšu tornī. Bet jūs jau neesat pajautājis, ko esmu izlēmis es? Jūs? Es te pagaidām nosaku, kurš kāps, kurš nekāps un kurš nekad nekāps tornī. Ļoti patīk, ka man sauc Steps. Man ir jāstrādā tornī. Man tas ir nepieciešams. Redziet, Step, jūs esat no tiem, kurš pagaidām nekāps tornī. Bet, ja jums šis darbs ir nepieciešams, nu tad kādu laiciņu vajadzēs pastrādāt te, uz mīļās zemītes. Šo tā pienest, šo tā pacelt. Bet pavasarī, nu tad mēs pamēģinātu. Es esmu ar mieru.
Labvakar. Sakiet, lūdzu, vai Urzula šovakar dzied? Urzula? Urzula? Tuesday night, stopping city mending. See how there are wedding Madonna, children at your feet. Wonder how you managed to catch me. Jūs šovakar būsit viens? Tas, diemžēl, nav atkarīgs tikai no manis. Un tomēr... Kas jums par daļu? Ejiet, tur jūs jau gaida. Priedes sakne, kas naktī pārtrūks, kā zelta dzīsla, kā zelta ādere, būs priedes dzīve, un tava dzīve būs mūža svāriem, kas mirkļus svēr. Labrīt, Step. Labrīt. Jūs nepriecājaties, ka mēs atkal satiekamies? Kāpēc ne? Es priecājos. Ziniet, ko, sēdieties. Es jūs aizvedīšu. Jūs gribējāt kaut ko teikt? Es meklēju. Bet Rīga jau ir liela. Es jūs arī meklēju. Es zināju, ka mēs satiksimies. Kā jums klājas? Laikam draņķīgi. Kā tas ir? Es nevaru ar jums runāt, ka es vadu mašīnu. Nu tad uzaiciniet mani ciemos. Jūs taču nebūsiet no jauna apsievojies, Step. Labs vakars, Krista. Sveiks, sveiks. Mums ciemiņi. Labvakar. Nu tad ejiet vien droši iekšā. Rīkojies, kāds pieklājas. Lūdzu, lūdzu, nāciet iekšā, nebaidieties. Nu, te nu es pagaidām dzīvoju. Jūs ejiet Nu tad dziļāk. man jāiet projām. Nē, kāpēc, Krist, nu patiešām... Nu, mēs taču te tikai kādu stundiņu pasēdēsim un... Stundiņu? Nu labi. Es iziešu paštūrēšu sniegu. Jūs sēdieties, lūdzu. Te ir atdzisusi. Paldies, Krista.
Es ilgi jūs meklēju, Step. Tēvs man lūdzu pateikt, ka jums visu to nevajadzēja uzņemties. Tikai nākošajā dienā viņš to saprata, bet tad jau bija par vēlu. Tagad viss ir par vēlu. Daudziem klājas vēl grūtāk, Step. Pie tām paši viņi sev tādu dzīvi nav izvēlējušies. Sākumā es arī domāju, ka man ir taisnība. Bet pēc tam... Tagad iet kā pa mēžu. Lūdzu, sēdieties. Kā pa mēžu. Ne gala, ne malas. Lūdzu, cienājieties. Paklausieties, Step. Kad es biju mazais, kādreiz jūrā pa ledu iegāju meldros pie mūsu mājām. Iegāju un apmaldījos meldru mežā. Es raudāju saucu, bet neviens man nedzirdēja. Visapkārt tikai čabēja meldri. Es skrēju un domāju, ka nekad vairs neredzēšu cilvēkus. Un tad es paskatījos uz debesīm. Turpat netālu stāvēja vecās skļavas un mājas skurstenis, no kura cēlās dūmi. Es nevarēju palikt krastupē. Es zinu, Step. Jā? Diemžēl mums tikai liekas, ka mēs kaut ko zinām viens par otru, bet īstenībā... Tikai stētnieks nu gan no jums nekad neiznāks. Es jau nemaz arī tas neesmu. Krists ir vecs, viņam tie sniegi būtu jāšķūrē, bet... Viņš man ielaida šī istabā, un tāpēc es... Man taču arī kaut kur ir jādzīvo. Brauciet prom no šienes, Step.
Skatīts. Man skatīts. Un kā viņu sauc? Rončuks. Rončuks, Pončuks. Jā. Nu ko? Tavs Rončuks, Pončuks pelis ar ķer? Neķer. Neķer, ko? Redz kāds rezgals. Es tevi visu rītu gaidu. Sakrāmies savus pendeles un braucam. Taisies. Vakar izskaloju tev brāli. Tu pasaki tam pilsētas jefiņam, ka viņš mūs aizvedīs, un pēc tam, lai viņš dara, ko grib. Taisies. Tu ilgi biji projām, Step. Ilgāk par mani.
Un tagad sirds ir mierīga. Gundars ir atkal pie mums. Tas ir labi, meita, ka tu Stepu atvedi.